Labs. Jā, labs sapals. Rītīgi labs sapals. Pacel bišķi augstāk. Redzēji arī? Žanis! Vai soči? Žanis, Davai, viņš jau te patās. Patās vien ir. Jau vecais. Čau. Nu ko, dodamies mēs meklēt šodien Zandartu. Pirms pāris dienām es biju šajā pat ūdenstilpē, tikai mētāju spinningu, pārsvarā džigu. Nekādu rezultātu nebija. Pāris stundiņas tieši saulē tā agri no rīta aizbraucu. Apmētāju pāris potenciāli labas vietas, bet neviena cope nebija. Un tagad satiku tīri nejauši, sazinājos ar džekiem, kuri piedāvāja aizbraukt pakert to pašu Zandartu tikai gan uz dzīvu, gan uz nedzīvu mailīti. Sākumā ir doma aizbraukt līdz ūdenstilpei un ievest laivu, tad nokert mailīti, paņēmu līdzi arī kaut kādu maizi un pagājušās vasaras universālo barībiņu vienkārši piemētāt, lai ātrāk var kaut ko sakert. Un jā, tad jau redzēs, ko sakers, ja būs kaut kādi plicīši un lielākas raudas, te vienkārši griezīs pa gabaliem, liks uz āki. Es pats mēģināšu pārsvarā tādā metodē, ja būs kaut kur dūņaināks krasts, tad iemetīšu arī kādu slieku uz zuti, tur zuši arī dzīvo. Un tad jau redzēs, kāds tur tas rezultāts. Tā doma mums tāda, atbraukt, sakert gan dzīvi, gan to, kuru mēs griezīsim un liksim tāpat uz āki. Tad aizbraukt, atrast kaut kādu potenciāli labu vietu, kā mēs to atrodam, vai ir kaut kādi dziļuma kāpumi, vai ir kaut kādas akmeņainas vietas, kur kaut kādi olīši, kaut kādas gliemežvāki, kaut kas tāds. Ar enkuru, ja nav liels dziļums, var pārbaudīt, vai neceļās tāds dūņu mutulis. Dūņā tur atkal var mēģināt meklēt zuti, bet dūņā atkal zandarts nebūs. Zandartam vajag tādu cietāku grunti, sēri. Atrast tādu vietu un tad iemest. Tā doma ir vairāk kā uz grunteni. Ir viens pludiņš man uztaisīts, kurš, atsakot, ir plūds man uzlikts uz pamatauklas. Pamataukla piesieta pie griezulīša, un no griezulīša ir aptuveni metru garš gara fluorkarbona pavada. 0,3, 0,32 vai 0,34, manuprāt, ir fluorkarbons uzsiets. Galā uzsiets ākītis pirmā izmēra. Un tad liek virsū mailīti. Ja grib, var likt dzīvo, tad uz trīsžuburi, bet es nelikšu dzīvo, es tāpatās likšu uz nedzīvu maili. Un atstās tā, lai tā maila ir uz grunts. Vairāk uz grunts. Un tad paskatīsimies, kā atsauksies Zandarts. Un otram akškerim man būs vairāk, ir tāds staigājoša trubiņa, kurai pa vidu ir atsvariņš. Un tad uzliku metru diapazonu, kur tā truba var staigāt ar to atsvaru visu, lai vienkārši, ja atnāk tas Zandarts un paņem, lai viņš nejūt uzreiz pretestību. Ar pludiņu jau viņš varēs vilkt viņu tālāk. Atkal ar šo sistēmu, tad ir tāda doma, ka tā sistēma guļ uz grunts, un tad, kad Zandarts paņem to ēsmu, viņš var iet prom, var rīt metra diapazonā, nejūtot pretestību. Un tad, kad es redzu, ka jau to makškeri velk sānis un ir bijusi cope, tad 50 un vilk. Tad redzēs, kā mums tas eksperiments veiksies un vai būs vispār pozitīvs. Esam 3 cilvēki, tāpēc iespējas kaut ko atrast un nokert būs lielākas. Es vismaz ceru, lai forša skatīšanās. Tātad viena no sistēmām ir šāda. Augšā rekurs prostiņš. Ir trubiņa, atsvariņš. Manā gadījumā 20 grāmi. Un tad tā trubiņa ir slīdoša aptuveni metru diapazonā, viņa metru staigā tur pa šo. Un šai pusē ir prostiņš. Tādēļ piesiets fluorkarbons, aptuveni metru garš. Un tad galā ir viens burākis šāds. Ķeru ar cietiem kātiem, un tādu man nav daudz, tāpēc arī lieku uz multiplikātoru spoles. Un viens variants ir pludiņš, kur ir ar bateriju iekšā. Liek pludiņu, un tā esma ir pie grunts. Uzliekam tārpu.
Un tad mēs šajā vietiņā mēģinājām noķert raudiņas un mailītes. Protams, labākais variants, uz ko ķert zandardu, ir mailīti, bet nevienmēr sanāk noķert pietiekami lielā daudzumā. Pa ceļam uz mūsu izvēlētu vietu iemetām mānekļus un palaidām velcē ar cerību, ka kāds zandards vai līdeka ieķersies vēl līdz izteiktam salrietam. Nu, tas ir tāds šprigans. Žanīts? Žanīts līdeka. Līdeka, jā. Vajag sačuku tev šī dārā? Nē. Es domāju, ka nē. Labāk, lai kabinās nost. Nevajag viņu bezķērās. Nu labi, uz vienu dzīves. Da labi, viss kārt, es varu uztaisīt šito cenzūru. Uzlikšu tev kaut kādu tu gribi tītars, lamu vārda vietā. Labs. Šis ir smuks, jā. Nu. Jau nebūs mērlants jādā. Nu, ir. Labai. Krasava. Ir arī tī smuka. Plakinīt iedot? 78, teiksim. Labais. Jā. Labais. Nu, davai uztaisīt bildīti. Un jebkurā copē ir sava burvība, jo sevišķi tad, ja dodies copē saulēktā vai saulrietā. Tu jūti galā ir, ja? Nē, ir, jā. Davai. Tā. Tā, pavilks uz šo pusīti. Jā. Labais. Negluži tas, ko gaidījām. Bet to tak var māņemt. Var, jā, var. Cicele, nu. Par sapaliem mēs nebijām baigi priecīgi, tomēr esmus nebija daudz, tāpēc izmantojām to kā esmu zandartam. Aizkieri vēl kādu. Sapals to esmu ritīgi norīt dziļi un pēc tam dabūt to āki no viņa vēdera ir diezgan sarežģīti. Izcelsi vai iedod sačuku? Nē, nesmērēju ar šo musaru. Paņem ar rociņu. Padodas izcelšu. Dabūsi? Tā, paga, tu ar savu makšķeri aizķēri mani. Jūs tā? Labi. Priecīgs es neesmu, bet... Tas ir daudz labāk nekā par tukšo. Vai ne? Peldi! Fiksi! Prok! Vai lasties? Uzpusies. Visas tev sagriezīšu filējā. Ņem savu filēju un peldi. Kustin. Aiziet! Viņš ieraudzīja to filēju un aizpaldē. Kustin. Es veicu, tevi sapaldu. Tu esi laimies loterijā. Es tev paspiedīšu roku. Kā tu teici, jāpagaidi? Nē, ļauj iedot kādu minūtiņu burvībai. Tagad visam vēl sapalam maknas ārā. Aizgāja. Nē, Nē, tici man, tur būs sapals. aizgāja. Aizgāja. Kaut kas ir, kaut kas labs. Nāc man. Labs sapals. Labs sapals. Rītīgi labs sapals. Tāds cienījams sapals. No viņa? Nu, Žanis tā psihot manis tā kā. Pacel bišķi augstāk. Redzēji arī? Ej, Žanis! Vai saču! Žanis, davai! Paniks cēlēs. Sapals pa grīdu aizgāja.
Ev, paņem, tu sačuku paņem. Krasava! Kārtīgi sapal! Tas bija rēcīgi. Un reku ir man uzteiktās zivs. Reku tavs sapals, pasties, ko tu sadarīji. Un šajā brīdī notika fiasko. Kamēr mēs centāmies nokabināt Zandartu, viņš atpakaļ ieleca ūdenī, bet mistiskā veidā viņu izdevās atkal nokirt ar uztveramo tīkliņu. Divus zēģus nokēri. Liecīgi iekšā laivā. Sapnīzīšos. Šitām arī kaut kas ir. Bija pēc šitādu pasākumu. Bet es esmu. Jā. Kas tam sapalam ar degunu notika? Čistās, bet... Davai āķi arī tas ir, ja? Nu? Un aiziet. Un kā tev izstās? Nu, noēsts viņš ir. Jā, noēsts ir. Un tik piecēli. Iestiep un tad... Opā! Nu, mēģinām sačuknēm. Es nezinu, cik labs varbūt jā. Kur sačuks ir? Es tevis. Tā, tu daļas tikmēr arī. Nu labi, pievalc klāt, sapratīs, ja sapalst. Nesmērēs sačuku. No, izskatās labi. Nāk augšā. Izskatās labi. Izskatās cerīgi. Nē, tas ir stabili kaut kas labs. Tas ir labi. Jā. Sapals man šitā notika. Kas mums tas ir? Tikpat labi gan. Tā, paga. Tā, sorry. Nelaid viņu vairāk. Tā arī paliec. Tā kā padodās, tad pavilksim. Normāli nes. Labi. Bez steļa. Žānīt. Labi. Aiziet. Ļoti jauki, malak. Krasava. Arī ņemamais izmērs. Skaisti. Jo, ja būs, tad jau viņš vēl kaut kur dosies. Tas bija tu, ja viņš. Es tikko to auku. Viņš. Čert kārt un vēl jārā. Un... Nu, kā tev tur izskatās? Kaut kas atnāk, vienkārši pasūkā to raudiņu un aiziet prom un viss. Bet nu... Pasties, kas viņam ir spūra apgraust ēģi. Jā. Nu, te pat uz pludu var neskatīties. Mašķēra rauj iekšā. Te ir kontakts. Tikai pamēģinu dabūt ārā, tagad klāki no viņam. Kamerā. Likās viņi jau pirms tam ieslēdza. Nu, neizvūks tagad sačaku ārā, ja? Es jau iemetu. Nu, davai, viņš jau tepatās. Tepatās vien ir. Jau augstā. Tepat jau ir. Vecais. Apsveico! Yes! Te kamerā pilnīgi neko neredzēs. Nu ko, capi šodienai beidzam. Esam dabūjuši Zandartu. Principā kaut kāda sistēma arī ir skaidra un veids, kā atrast to Zandartu un noķert. Tātad, kā es darītu un ko es darītu, ja man būtu tagad jānoķer Zandarts jaunā svešā ūdenstilpē. Sākumā es droši vien apskatītu dziļuma kartes, ja tai ūdenstilpē ir kaut kādas bedres, strauji kāpumi, pie nosacījuma, ka tur ir cieta grunts,
es noteikti izbrauktu tās vietas, kā pārbaudīt, vai ir cieta grunts, ja gadījumā jums nav eholots. Tad vienkārši paņemt jutīgu kātu, pieņemsim džingalviņu vai kaut ko citu, kas labi lasīs reliefu, un vilktu gar grunti, lai saprastu, vai tur ir mīksta grunts, dūņa, akmentiņi vai kaut kas tam līdzīgs. Ja tur ir cieta grunts, attiecīgi tā spicīte spēlēs. Ja tur būs mīksta grunts, viņa grīms nebūs tā kā tajā brīdī, kad tu uztaisi pārisējas uzvelc to auku, ļauj viņai nogrimt. Ja viņa tā spicīte strauji neiztaisnojās vai arī aukla strauji nenokrīt, tad tā grunts ir mīksta, ja pieņemsim viņa lēni grimst, tad kaut kādās dūņās iegrimst. Vai, ja pieņemsim, jums tur ir trīsžuburīts, varat uzreiz saprast, vai tur ir zāles tai gruntī vai nē. Attiecīgi āķi būs zālē, dūņās vai vēl kaut kādā citā vegetācijā. Un tad vēl viens variants, ja nav baigi dziļš, tad es liktu enkuru iekšā. Iemetot enkuru, vienkārši ļaut viņam tur tā pāris reizes padauzīt viņu gar grunti, izvelkot ārā, tad attiecīgi redzat, vai nāk dūņa augšā, vai tur ir kaut kādas, kā sēre, ja, vai kaut kādas tāds balts mākonītis izveidojas, vai tu jūtat, ka tu visi ciets un augšā izvelkot, tas enkurus nav apaudzis un aptinies ar visu kaut kādām zālēm un sūnām, tad var saprast, ka tā grunts ir cieta. Tāpat tās, ja jūs velkat kaut kādu rotiņu vai trīsžuburīti un uz āķi uzkeras gliemežvāks, tas ir arī apliecinājums tam, ka tur ir zandarta potenciāli laba vieta. Ja vēl sakrīt ar kaut kādu kāpumu, kritumu vai dziļu bedri, tad tā ir izcila vieta. Attiecīgi ir jābūt cietai gruntī, varbūt sēre, bet noteikti tur nevajadzētu būt dūņām vai traki aizauguši viss ar tādām kā sūnām, zālēm. Tad tas īsti nedara. Labāk ir akmeņaina un cieta vide. Tas ir viens, atrodu tādu vietu. Es laikam darītu tā, ka es tās vietas izbraukātu. Pirmkārt, ja ir eholota, tad uztaisītu to dziļuma karti precīzāku. Ja pat nav, vienkārši paņemtu, uzliktu nelielu ātrumu un uztaisītu, pabraukātu velcē. To es darītu vai no rīta vai vakarā, vai saulrietā vai saulēktā, jo tad tas zandarts ir aktīvāks. Un attiecīgi tad pabraukātu kaut kādus posmus, saprastu, kur tas zandarts paņem, un tad atzīmētu vai eholotē, vai vienkārši var lokāciju atsūtīt pašam sev, vai paliek atmiņā kaut kāda noteikta vieta. Un tad vienkārši, kad pieņemsim veltītu tādas divas copes, atkarībā no ūdens tilpes izmēriem, protams, veltītu tādai velcēšanas copei, kas varbūt man personīgi baigi neinteresē, jo man liekas, tā ir vienkārši zivs dabūšana. Ja tev gribās zivi, tiešām vajag, gribās paēst zivi vai kādam citam vajag, tu aizbrauc viņu vienkārši dabūt. Jā, tad to var darīt, bet man personīgi patīk labāk pamēģināt, pameklēt, klasikā atrast vai pieņemsim ar dzīvo noķert, kas ir nedaudz interesantāk. Un tad tu atrodi, saproti, ka tev ir kaut kādu 2 vai 1 copes laikā, tev ir izveidojusies karte ar vairākiem punktiņiem. Šeit man bija zandarts, šeit man bija zandarts un šeit. Tur vairākās bedrēs vai tur pie kantīm. Un tad tajās vietās es nākošajā reizē brauktu apmētāt džigu. Uz džigu es vēl tagad neesmu dabūjis zandartu, bet tagad es jau saprotu, kur tie zandarti uzturās, kur viņus meklēt, un noteikti tad nākošās reizes aizbraukšu un pamēģināšu ar džigu. Un es laikam darītu tā. Aizbrauktu, apmētātu vai dropšotā, vai ar džigu tehnikā. Ja neatsaucās, izbrauktu uz nākamajām vietiņām un, pieņemsim, potenciāli, manuprāt, labākā vieta, kur tie zandarti visvairāk arī ir, un uzturās, tad tur es paliktu saulrietā vai saulēktā, uzmestu dzīvo ēsmu vai tā, kā es darīju, vienkārši mailīti sagriezt vai kādu citu, piemēram, raudiņu, sagriezt gabalos un tad uzlikt uz vienžuburāķi. Vienkārši var kert gan es ķēru gan uz pludiņa,
Vai var arī likt slīdošo svariņu. Var likt tos zandartākus, kas ir ar diviem, kā divžuburis. Viņš nav kāds klasiskais divžuburis. Viņš viens ir liels sākīts, otrs ir maziņš. Ir iespēja, ir grūtāk noķert nekā, pieņemsim, līdeklu, jo līdekli pasvarā visu. Var visos dziļumos atrast un visās ūdens telpēs. Ar zandartu ir nedaudz sarežģītāk. Bet interesanti. Un tad, kad iemācās to zandartu atrast, tad jau ar katru nākamo reizi kļūst vieglāk. Kļūst vieglāk viņu ķert, viņu dabūt, un tu netērē lieki laiku meklējot. Zandartam tas, ko esmu sapratis, ir svarīgākais – atrast īstās vietas, īstos punktus, kur viņš uzturās. Un tad arī tās tehnikas var mēģināt un eksperimentēt ļoti dažādas. Ja tu nezini, kur tas zandarts ir, un tu vienkārši uz dullo kaut kur met, tad arī rezultāts būs tāds pats, neparedzams. Tālūk, forši izbaudīju. Es nezinu, es ceru, ka kaut ko jūs redzējāt, un no tās nakts copes, kad vilkām ārā tos zandartus, kaut kas arī sanāca. Varēja redzēt filmējot. Uzrakstiet komentārā, kāda veida copi jūs gribētu redzēt nākamo. Domāju, pa vasaru vajadzēs aizbraukt pavēžot, un to es daru nevis ar krītiņiem, bet lasu ar rokām. Ja interesē, uzrakstiet komentārā un lūdzu piesakojiet. Jums tas neko nemainīs dzīvē. Es pieļauju, ka nemainīs. Bet man tas daudz ko nozīmēs, un es saprotu, ka es tāda veida videoklipus varu taisīt un kādam tie interesē. Nesakas un tiekamies citos video. Čau!